Nolaid, kungs, savus debesis. Nenāk piedzīvojums, kungs, šo vietu. Ja valstības piedzīvojums, kungs, nāk par mūsu sirdīm. Tēvs, mēs gribam godāt tevi, jo tu esi atstājis mums šo iespēju, kungs, ar savām dzīvēm pagodināt tevi, kungs. Mēs gribam mācīties šodien to darīt. Mēs gribam tevi slavēt. Mēs to darīsim, Tēvs, mēs to darīsim. Tāpēc nolaid savus debesis, kungs, lai šeit ir tava atmosfēra, Tēvs, lai mēs piedzīvojam tevi, kungs, lai mēs piedzīvojam tevi dzīvo, svēto, vareno ķēniņu pa īstam. Lai mēs piedzīvojam tevi, kungs, pa īstam. Aiziet prom, kungs, viss negatīvais, Tēvs, no mūsu dzīvēm. Mēs to patriecam šodien tavā priekšā, kungs. Nāc apstiprini to, Tēvs, lai mēs rītā brīnītos, kungs. Lai mēs rītā brīnītos par tavu varenību, kungs. Kad mēs pat nelūdzām, bet tu to izdarīji. Tēvs, mēs atveram tev savas sirdis. Mēs atveram sevi tev, kungs. Katrs viens. Mēs gribam izbaudīt tevi, sajust tevi, kungs, pat fiziski, kungs. Tāpēc pienesam tev pateicību, kungs. Slavējam tevi un slavēsim. Amen. Viņš mūsu prieka upe.
mūsu prieka upe, patiesais vārds, kas mums vajadzīgs. Jēzus, viņš ir dzīvības maize, viņš mūsu prieka upe, patiesais vārds, kas mums vajadzīgs. Tas ir Jēzus, dzīvības maize, viņš mūsu prieka upe, patiesais vārds, kas mums vajadzīgs. Viņš ir Jēzus, dzīvības maize, viņš mūsu prieka upe, patiesais vārds, kas mums vajadzīgs. Tavā priekšā Dieva jēdz un visi dzien, visas slavas cienīgs tu. Visas slavas cienīgs tu. Tu esi iesākums un visa nobeigums, tev, kungs, pieder slava. Visas slavas cienīgs tu, visas slavas cienīgs tu. Tu esi iesākums un visa nobeigums, tev, kungs, pieder slava. Dieva jērs un visi dzied, visas slavas cienīgs tu. Visas slavas cienīgs tu. Tu esi iesākums un visa nobeigums, tev, kungs, pieder slava. Visas slavas cienīgs tu. Visas slavas cienīgs tu. Tu esi iesākums un visa nobeigums, tev, kungs, pieder slava. Dienu naktī, lai slava tev skan. 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 Visas slavas cienīgs tu. Visas slavas cienīgs tu. Tu esi iesākums un visa nobeigums, tev, kungs, dziedu slavu.
es varos augšu, es varos augšu. Tur uz kalniem, tur mana visas slavas cienīgs tu. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Visas slavas cienīgs tu. Visas slavas cienīgs tu. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tev, kungs, pieder slāvā. Ik viens var brīvs, kur kas tev uzticās. Uzvarējis esi Dieva jēs. Tava vārda spēkā es varu dzīvs būt. Uzvarējis esi lauva no jūras. Ik viens var brīvs, kur kas tev uzticās. Uzvarējis Tava vārdā spēkā es varu brīvs būt. Asinīs ir spēks nomazgāt. Spēks, spēks, asinīs. Asinīs ir spēks dziedināt. Spēks, spēks, asinīs. Spēks, spēks, asinīs, jo Tēvam pieder uzvara. Jēram pieder uzvara. Lauvai no Jūdas pieder uzvara. Manam Tēvam debesīs pieder uzvara. Tēvam pieder uzvara. Jēram pieder uzvara. Lauvai no Jūdas pieder uzvara. Manam Tēvam debesīs
pieder uzvarā. Dēlam pieder uzvarā. Jēram pieder uzvarā. Lauvai no jūras pieder uzvarā. Manam Tēvam debesīs pieder uzvarā. Tēlam pieder uzvarā. Jēram pieder uzvarā. Lauvai no jūras pieder uzvarā. Manam Tēvam debesīs pieder uzvarā. Oh, Dēlam pieder uzvarā. Jēram pieder uzvarā. Lauvai no jūras pieder uzvarā. Manam Tēvam debesīs pieder uzvarā. Manam Tēvam debesīs pieder uzvarā. Manam Tēvam debesīs pieder uzvarā. Jēram pieder uzvarā. Dēlam pieder uzvarā. Lauvai no jūras pieder uzvarā. Manam Tēvam debesīs pieder uzvarā. Dēlam pieder uzvarā. Jēram pieder uzvarā. Lauvai no jūras pieder uzvarā. Manam Tēvam debesīs pieder uzvarā. Dēlam pieder uzvarā. Jēram pieder uzvarā. Lauvai no jūras pieder uzvarā. Manam Tēvam debesīs. Manam Tēvam debesīs pieder uzvarā. Manam Tēvam debesīs pieder uzvarā. Slāva Tev, Kungs! Slāva Tev, Kungs! Mēs Tev pateicamies par to, ka Tu sen jau uzvarēji grēku, par to, ka Tu sen uzvarēji visus tumsu. Slāva Tev šajā dienā, Kungs, lai slāva plūst pāri visām vīlītēm, lai, Kungs, tiešām Tava ēļa aplē mūs.
apkārt man dzīves vētras, es nešaubīšos. Tava klātbūtne man liek pastāvēt, es nebaidīšos ļaunumā, jo mans Dievs ir ar mani, un ja Dievs ir ar mani, no kā man baidīties, no kā man baidīties. Tu mani neatlaid, ejot cauri mieram vētram, tu mani neatlaid, ejot cauri priekām bēdām, tu mani neatlaid, kungs mani neatlaid nekā. Tu mani neatlaid, ejot cauri mieram vētram, tu mani neatlaid, ejot cauri priekām bēdām, tu mani neatlaid, kungs mani neatlaid nekā. Pat ja eju es cauri ēnu un nāves ielejai, tava mīlestība bailēm liek bēgt. Pat ja apkārt man dzīves vētras, es nešaubīšos, tava klātbūtne man liek pastāvēt, es nebaidīšos ļaunumā, jo mans Dievs ir ar mani, un ja Dievs ir ar mani, no kā man baidīties, no kā man baidīties. Tu mani neatlaid, ejot cauri mierām vētram, tu mani neatlaid, ejot cauri priekām bēdām, tu mani neatlaid, kungs mani neatlaid nekā, nekā. Tu mani neatlaid, ejot cauri mieram vētram, tu mani neatlaid, ejot cauri priekām bēdām, tu mani neatlaid, kungs mani neatlaid nekā. Jau gaismu redzu es, kas var spīdēt sirdī paļāvībai. Šai gaismai nav nekā līdzīgā, un reiz būs arī gals visām sāpēm, bet līdz šī diena nāks. Tavu vaigu meklēsim mēs. Jau gaismu redzu es, kas var spīdēt sirdī paļāvīgai. Šai gaismai nav nekā līdzīgā, un reiz būs arī gals visām sāpēm, bet līdz šī diena nāks. Mēs tevi slavēsim, mēs tevi slavēsim. Tu mani neatlaid, ejot cauri mieram vētram, tu mani neatlaid, ejot cauri priekām bēdām, tu mani neatlaid, kungs mani neatlaid nekā, nekā. Tu mani neatlaid, ejot cauri
Kristus ir mūsu ķēniņš. Alleluja, Dievam gods lai skan, Dievam gods lai skan, lai atnāk tava valstība. Tavs prāts lai notiek, Tavs prāts lai notiek, lai atnāk tava valstība. Tavs prāts lai notiek, Tavs prāts lai notiek, lai atnāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek, kungs. Slāva Tev, kungs, slāva Tev, kungs, slāva Tev, kungs. Paldies, ka Tu esi šeit, kungs. Tu esi katrā sirdī, kungs, Dievs. Atdzīvini, kungs, lai mēs noticam, kungs, lai mēs vienkārši noticam, kungs, ka Tu esi dzīvs, varens, spēcīgs, kungs, kas maina mūsu dzīves, Dievs, katru dienu, kungs. Tu staigā, kungs, mūsu vidū, kungs. Tu sūti savus eņģeļus, kungs. Paldies Tev, kungs. Tev gods, Dievs, Tev dzīvais Jēzu. Tevi slavējam, Tevi pagodinām, Tēvs. Tu esi cienīgs. Tu vienīgais esi cienīgs būt, kungs, mans Dievs. Svēts, varens, brīnišķīgs, stiprs Dievs. Mēs Tevi slavējam, mēs Tevi pagodinām, Tēvs. Tu vienīgais. Tu mūsu cerība, Tu mūsu dzīvība, Dievs. Kas esi izvēlējies, kungs, Tu esi izvēlējies, kungs, savest mūs šodien šeit, kungs, lai vēstītu kaut ko, lai kaut ko teiktu, kungs, lai Tavs vārds tiktu pagodināts, Tēvs, un mēs pagodinām Tevi dzīvais, mēs pagodinām Tevi pateicībā, Jēzus vārdā un viņa gara spēkā. Amen. Nu, tagad laikam zupa jāiet. Nu, bērni, tad nāciet bērni, nāciet bērni, nāciet bērni. Lūksim mēs par jums. Nāciet, nāciet. Kas vēl ir bērni? Kas vairāk bērnu nav? Vairāk bērnu nav mums. Ir bērni mums vēl. Svētais dzīvais Dievs, mēs paceļam savus rokas uz mūsu atvasēm. Mēs atveram savus sirdis, kungs, lai izliet tās par Taviem bērniem, par šo jauno paudzi, kungs, Dievs. Man vislielākā vēlēšanās, Tēvs, būt, kungs, ka viņi ir daudz piepildītāk un daudz svarīgāk, Tēvs. Lai vārds, ko Tu, kungs, gribi caur viņiem nest šai pasaulē, Tēvs, lai viņš ir stiprāks, spēcīgāks, varenāks, kungs. Lai cilvēki nāk, kungs, lai redz, kungs, caur šiem bērniem, Dievs, Tavu godību, kungs. Mēs svētiem viņus Tavā vārdā, Jēzus Kristus vārdā un viņa svētā gara spēkā, kungs. Lai nāk Tavs spēks par šiem bērniem, kungs, Tavs vārds par šiem bērniem, kungs. Lai Tēvs neatkarīgi, kungs, no skolotājiem mācītājiem, kungs, ka viņi piepildās un viņi meklē Tavu vaigu, Tēvs, ikdienas. Ikdienas, kungs, Dievs, jo caur bērniem, kungs, no bērnu mutēm, kungs, Tu esi radījis sev slavu, kungs. Lai tas notiek, kungs, pa īstam. Mēs lūdzam Tevi Jēzus Kristus vārdā. Amen. Slava Dievam, slava kungam, Kristum. Ir labi būt Dieva namā, vai ne? Vienalga kāds viņš ir, vai angārs tur, vai ar lielu krustu augšā, nav svarīgi. Tur, kur sapulcējās Dieva bērni, tur ir forši. Paldies Dievam par slavēšanu. Kaut ko īpaši viņš noteikti gatavo šodien. Vai no šodienas. Par vakardienu mēs nevaram neko teikt pareizi. Šodien ir tā diena. Kad dzirdēsiet viņa balsi, tad atsaucieties. Tas vārds, ko Dievs grib runāt, es gribu teikt tā.
mēs šeit esam nolikti uz zemes, lai mācītos, un kad mēs esam iemācījušies, lai mēs pasludinātu. Bet viens pats vārds, laikam, ir tāds, kā viņš tāds, bez tā piepildījuma, vai ne, kad mēs to dzīvi neieliekam iekšā, viņš kaut kā tā dažreiz pat nesaprotams ir, vai ne? Tāpēc paldies Dievam par to, kad mums ir liecības. Liecības, ka mēs liecinam, kur vakar tas un tas notika ar mani, nereāli bija, ka tas tā notika, ja? Un tas ir forši, ka mēs dzirdam, kad ir tāds stiprs apliecinājums, ka cilvēks tic, viņš paļaujās, viņš redz, kā Dievs darbojas pie viņa. Bet, ziniet, man kā vienkārši cilvēkam gribās pateikt to, kad bez tās mūsu tā dzīve, visa ir būtībā liecība, ka mēs staigājam viņu priekšā. Vienalga, kāda mēs esam, mēs te varam domāt un iedomāties, kādi mēs esam, bet paldies Dievam par to, kad mēs esam šeit šodien Dieva namā, varam viņu pielūgt. Un vēl vairāk, ka viņš ir mūsu sirdīs. Es te gribu atcerēties drusciņu no vēstures, varbūt man paudze atcerēsies, vai pietuvināta paudze, plus mīnus tur 10 gadi uz priekšu vai uz atpakaļ. Jūs visi noteikti atceraties kaut kādas piedzīvojumus savas dzīvē. Un kādas noteikti piedzīvojumus jūs vēl šodien atceraties, kā ir bijis. Un man šonedēļ tāda pārdomas tādas nāca par skolas laikiem. Tie bija gandrīz, vai teikt tā, visu 10 gadu laikā. Viņi mijās nepārtraukti. Kā mēs palikām lielāki, ja, kaut kur pārņēmām kaut kādu stafeti no kaut kādiem, no citām jau, teiksim, jaunākām, vecākām paudzēm, un tas kaut kādā veidā mūs kaut ko mācīja. Tad bez Dieva, nezinu, es baidos no tā vārda teikt, bez Dieva, ziniet, bez Dieva nekas šajā pasaulē nav noticis vispār. Mēs esam viņa radīti, kādi mēs bijām. Dieva vārds vienīgi saka, kad jūs esat, atceraties, kādi jūs bijāt, ja? Kad jūs esat šodien ķēnišķīgi priesteri, jūs esat izredzēta tauta, un jūs tajā laikā nezinājāt to, ja? Kad Dievs jau tajā laikā, kad mēs bijām neticīgi, Dievam neticējām, ka viņš jau mūs bija izredzējis. Tāpēc šodien priecājieties, un teikšu tā, priecājieties par to, ka tas tā ir. Bet atgādināšu tādu notikumu, kāds ir bijis manā dzīvē. Var gadīties, kad, protams, jums tā nekad nav noticies, bet man tā notikās. Bija tādas lieta, kad skolā, piemēram, bija skolotājs, bija mācības, ja, bija stundas, mēs bijām pieraduši pie kaut kādas tādas ieliktas kārtības, kā notiek. Bet bija tādi gadījumi, ja, kad skolotājs pēkšņi bija saslims. Nebija viņš skolā. Tev tur klasē pienāca no rīta, tur mācību pārziņas, vai ne, viņš teica tā, jūs skolotāji saslimus, ja, un tagad būs cits skolotājs jums. Vienkārši nāks priekšā kāds cits, ko jūs varbūt nezināt, varbūt zinat, tur pa koridoru jūs skraidat, varbūt redzat viņu, bet, un tad ir interesanta lieta, ja. Ja jūs zinat to, kas jums nāks un mācīs to stundu, teiksim, jūs no skolas zināt, ka tas skolotājs ir bārks vai kaut kāds. Jūs būsiet ļoti tādi pazemīgi, klusi, sēdēsiet, klausīsieties. Bet, ja tas skolotājs būs kaut kā jums glaudījis pa galvu, vai jūs zināt viņu kā ļoti labi, tā stunda noteikti izvērtīsies.
ir kāds te tāds, atcerās kaut ko tam līdzīgu? Kad jūs uzvedāties kaut kā savādāk, pareizi, ne tā kā tas skolotājs, kas bija jums tas īstais, kurš ir tagad saslims pēkšņi. Tāpēc es gribu ko teikt? Es gribu to teikt, ka vienmēr ir, nu, es teikšu, tā kā es to domāju, kad mēs jau pieaugam, kad mums tā lieta visa ir sakārtojusies un mēs saprotam, ka jebkurš cilvēks, kas nāk mūsu priekšā, un mums tādas situācijas ir ļoti daudz, kāds varbūt no mums ir vairāk sēdējis aizmugurē, nu, teiks tā, man priekšā, ja, bet kāds ir vēl tālāk tur sēdējis, ka lielās zālēs un klausies vairāk, varbūt visu mūžu viņš ir tikai klausies, nekad nav sanācis priekšā nākt. Tāpēc man tādas pārdomas bija, kad ir svarīgi cienīt to, kas nāk priekšā un kaut ko māca. Un nekad nevajag noniecināt, teiksim, cilvēkus, kas ir kādreiz kaut kur, nu, es teikšu tā, maksājuši cenu un saņēmušies un nākuši, jo, ziniet, es atceros, nu, vai tas tā bija tieši vai nebija, bet es zinu, kad mums bija kādreiz kaut kādā 1., 2. klasē bija jātais kaut kāds teātrītis, tur skolotāji tur kaut kāds, un kad tev bija jāaiziet priekšā, tur, nu, kaut kādi 2, 3 vārdi jāsaliek kopā. Es jums teikšu, man tajā reizē nesanāca. Man laikam bija, es nezinu, vai tā kā Gailim jādzied, kaut kas bija, es neatceros īsti, bet man nesanāca. Kaut kas cits manā vietā to izdarīja. Un es teikšu, ka tas ir ļoti svarīgi. Nu, man tas ir ļoti svarīgi. Teikšu tā, ka dzīve man ir vairāk mācījusi tā cienīt tos, kas māca. Un paldies Dievam. Tas ir kaut daudzajādā veidā saglabājies. Un es gribu tālāk uzvedināt jūs uz domu, turpināt šo pašu lietu, iesākt to ar Dievu vārdu, jo bez tā mēs būsim, nu, tā kā patukši. Vienmēr visi prasa kaut kādas apstiprinājumus, kaut kādām lietām. Un vēl ir kāda lieta. Mēs visi lasām Bībeli. Visi lasām Bībeli. Paceļat roku, kas Bībeli lasa. Super, malači. Es arī lasu šādi tad. Tā. Nu, no rītiem es lasu, viņu vienmēr no rītiem lasu. Un Bībelē ir pat tādi cilvēki, viņi sauc par praviešiem. Pravietis arī ir cilvēks, kurš ir dažādos veidos nācis Dievu priekšā, viņš dzirdēs Dievu balsi, Dievs viņam saka, iet un pasludināt. Un, ziniet, īstenībā ir ļoti, ļoti grūti izdarīt to, jo cilvēka iekšēne pati par sevi, nu tu dzirdēsi patiesību, tu dzīvo cilvēku vidū, tu redzi, ko cilvēki dara, un tev tagad Dievs pasaka, ej un pasludini to, kad jums būs tas, par to. Un tur vajadzīga drosme. Un mēs zinām no Dieva vārda, cik mēs esam lasījuši, kad ir bijuši daudz gadījumu, kad tauta vienkārši neklausīja Dievu, un jo vairāk viņi Dievu neklausīja, jo tālāk viņi virzījās prom no viņa. Bet atgriežoties pie mums, nokāpjot no tiem augstumiem, no tās pagātnes, es gribu teikt tā, kad mūsu galvenais pravietis, mūsu galvenais vārda teicējs, tas ir Dievs pats, kas ir atklājis mums to vārdu, ka tas tā ir bijis. Un paldies Dievam, es bieži saku,
Kungs, paldies Tev par to, ka patiešām Tev ir bijuši pravieši. Paldies Tev par to, ka man ir dota Bībele, dots vārds, caur kuru dzīvot, caur kuru pildīties, caur kuru iet cauri šīm dienām, kuras, kā mēs zinām, nav īpaši vieglas. Vai ir vieglas? Visiem ir vieglas. Nav vieglas. Izskatās, ka ir vieglas. Tā. Tūlīt es atradīšu to, ko es gribēju. Šodien kaut kā no rīta man es tur mirklīt ieskatījos. Kaut kā man uzrunāja tas vai nekad tādā, kā tas pareizi būtu teikt, savdabīgā veidā Jānis Kristītājs. Kā viņš teica tiem cilvēkiem, kas nāca uz Jordānu kristīties. Ziniet, man būtu pagrūti tā pateikt, man būtu grūti laikam izteikt tos vārdus. Bet, protams, ja to saka Dievs, tas ir jāsaka. Bet to, ko viņš saka par to, kad jūs odžu dzimums. Un patiesībā tur nav tēmēts uz kaut kādu atsevišķu kastu vai atsevišķu grupu iedzīvotāju. Tas ir tēmēts pilnīgi uz visiem cilvēkiem. Pilnīgi uz visiem. Zinat, kas ir cilvēks bez Dieva? Tas ir cilvēks, kas ir odžu dzimuma cilvēks. Ja? Viņš ir no čūskas, viņš ir no nelabā. Tāpēc viss tas man bieži vien uzrunā tas, kad mēs vērtējam apkārtni pēc tā, ko mēs redzam. Bija diena, kad Dievs pieskārās mūsu sirdīm, kaut ko runāja, kaut kas mums tur šķīlās, un mēs sākam kaut ko saprast. Ja? Tad, kad mēs sākām lasīt tālāk, mēs sākām redzēt, ka reku viņš tā dara, reku tas dara. Paskaties, kādi viņi ir. Un tad kaut kādā jaukā, skaistā dienā mēs sākam saprast, kad tas skatiens ir jāvērš ne uz apkārtējiem, ka tas vārds ir domāts tieši tev un man. Un tas uzreiz kaut kādā veidā sāk kustināt sirdī iekšā tā vārda attieksmi, tieši vārda attieksmi starp cilvēku. Ir tā vai nav? Varbūt es kaut ko te meloju, sagudroju kaut ko savā prātā. Ir taču tā pareizi. Lietas būtība, viss pasaulē un mūsu dzīvē sāk mainīties tad, kad mēs sākam strādāt paši ar sevi. Es esmu pie sevis vērojis tikai to, ziniet, ir dažreiz tā, kad tu redzi apkārtējo pasauli, tu redzi, kas notiek, tu redzi, kas notiek vistuvāk sev, ja? Tu esi nedēļu mājās, tu bez maz kaut kā, teiksim, kas iet savā darbā, mēs katrs veidojam kaut kādu pasauli apkārt sev. Un mēs redzam, kas strādā vairāk ar cilvēkiem, kas ir, teiksim, kaut kādā grupā vai teiksim, komandā strādā kaut kādā. Viņš redz reakciju cilvēku apkārtējo, kā viņi reaģē uz to, kāds tu esi. Katrs taču, es nezinu tādu cilvēku grupu vai cilvēku kopienu, kur cilvēki nedomātu un neskatītos viens uz otru, ja, un kaut kādā veidā nevērtētu. Tie būs nedzīvi cilvēki, pareizi. Un, kad veidojās šīs dzīvās attiecības, tad mēs sākam mācīties. Tad mēs sākam mācīt viens otru. Pareizāk sakot, caur viens caur otru mēs mācām katrs sevi. Bet ir viena lieta, ir jāsaprot, ko tu vēlies. Vai tu vēlies būt izmainīts, vai tu vēlies kādu citu izmainīt.
Un visbiežāk tā lieta, kad mēs gribam izmainīt citu, jums nesanāks. Man arī nesanāks. Tāpēc, kad ir Dieva vārdā, tur tāds liels sašutums ir vienā rakstu vietā, kur mācekļi ir apjukuši, un viņi jautā Jēzum, kas tad var tikt glābts. Vislielākā un vissvarīgākā šodienas ziņa katram no mums, ja, vai mēs esam glābti. Ir tā vai nav? Kurš vēl nav glābts? Visi glābti. Jā, slava Dievam. Tāpēc es jums teikšu tā. Man vienmēr pašam nāk pārdomas no dzirdētā, no redzētā, no piedzīvotā. Un es saprotu, ka šis process būtībā ir paredzēts man pašam mainīties. Un tieši es nebaidos no tā vārda mainīties. Problēma ir tā vairāk, kad zinot darīt labu, uz to mēs vienmēr klūpam. Tiklīdz mums tas ir jāizdara, kāds mums sāk, ir ļoti daudz argumentu. Pēkšņi, uzreiz, es nezinu, no kurienes viņi uzrodās, tiešām. Laikam tāpatās, kā Dievam ir labās lietas visā teiksim, debesīs sagatavots, kurus mēs nelūdzam bieži. Visādas tur, jebkāda veida palīdzība. Nekad nav tā, kad mēs esam apmierināti. Arī šī gadījumā tieši tas pats ir. Tieši tas pats. Dievs saka, izdara labu. Uzreiz ir 10 jautājumi pretīm. Bet viņš taču tā, un viņš taču šitā. Un viņš taču, kā? Dievs, kā tad es tagad? Un paldies Dievam, kad ir pēdējā laikā, ne tajā pēdējā laikā, pa ko tur dzird un runā, ja, bet pēdējā laikā tas ir, pēdējos notikumos uz mani runā tā, kad, bet pamēģini vienreiz. Pamēģini izdarīt kaut ko labu vienreiz. Ja Dievs saka, ka mēs no dzimšanas esam ļauni. Es ļoti cienu tos cilvēkus, kurus es redzu, kad tāda labvēlība nāk vienkārši, es nezinu. Man dažreiz ir skaudība. Es aizēju malā un paklusēju. Ja? Un kā var cilvēki, teiksim, rūpēties par citiem un neprasīt neko atpakaļ. Nekādu atdevu nevajag. Un tas ir tāds patīkams moments īstenībā. Bet šodien nevienu, es nerunāju par jums, es kaut kur runāju vairāk, gribu tā kā savu dzīvi izskatīt jūsu priekšā, var tā teikt varbūt. Tāpēc Dieva vārds rezonē. Man ļoti rezonē tas, kad tas ir tā kā sirds man uzreiz tā kā, sāka domāt, sāka slēgties iekšā. Kā tas ir? Ir pravietis, viņš stāv ūdenī, viņš sludina Dievu valstību, ka tā ir tuvu klāt pienākusi. Cilvēki redz, kaut kas uz viņiem runā, tur ir rakstīts muitnieki nāca. Tur rakstīts, karavīri nāca. Un ziniet, interesanta lieta, karavīrs. Kas ir karavīrs? Kas ir karavīrs? Tas it kā liekas cilvēks, kas stāv uz robežas, piemēram, vai viņš stāv iekšienē, un viņš ir sargs nolikts tā kā. Bet Dieva vārdā es nelasīšu, es vienkārši atstāstīšu, ko es lasīju. Tur rakstīts, nezodziet nevienam. Tur ir tā rakstīts par karavīriem. Nezodziet nevienam, neņemiet vairāk, neņemiet neko, neaplaupiet.
tā tad izrādās, ka karavīri var būt arī tādi. Laupītāji, zagļi. Un tas tur nav teikts par kaut kādiem noteiktiem cilvēkiem, ja? Noteiktām kategorijām. Tur ir teikts par cilvēkiem, par cilvēku, kāds tu esi, kāds es esmu. Un bieži vien ir tas, ka zūd tā saikne, es teikšu, tā cieņas saikne, tā uzmanības saikne. Tai uzmanībai starp cilvēkiem jābūt tādai piezemētai. Es ļoti gribu, kad es pats varbūt no šodienas vai kā, arī kaut kur visos savos lēmumos tāds paliktu. Man ļoti tā gribētos. Un atgriežoties atpakaļ, es lasu vārdu, es lasu praviešus, es lasu evaņģēliju, es dzirdu visu laiku pravietis saka, evaņģēlis saka, mācītājs saka, un notiek visu laiku tā, kā notiek. Un kāpēc? Nāk priekšā skolotājs, mēs viņu klausamies, skolotājs nav, atnāk aizvietotājs. Kas tā ir? Šitais jau neko šodien pateikt nevarēs. Kāda jēga? Un tad es domāju tā, kas tad ir derētais gans? Kas ir derētais gans? Pie derētā gana avis izklīst. Pa 10 gadiem es atceros tādu gadījumu, pēc tam jau, tagad es tā pārdomājot, ja, saprotat, bija laiks, kad jau es biju 9. 10. vidusskolas klasēs, un nāca kaut kāda tur, tajos laikos 8. mārts, tur, teiksim, skolotāja diena, tad vecākās klases gāja mācīt jaunākās klases. Atcerieties, vai ne? Ir tādas piedzīvotas lietas, vai ne? Ziniet, un tad bija tāds, sīkie tā tur lēkā pa to klasi, neviens neklās, skolotājs nav. Pareizi situācija, pareizi. Vai tā nav tāda pati situācija? Tieši tāda pati situācija tā ir. Derētais gans tas ir, pareizi. Avīm nerūp. Vai ganam nerūp? Mums jau ir tikai tā diena jāpasēž tur ar viņiem. Pēc tam nāks īstais gans un ganīs viņus. Bet zūd saikne. Šī uzmanības saikne. Pie tevis ir atsūtīts kaut kas, ziniet, es ticu, kad ir kaut kur tāda cilvēku kategorija, kas uzskata, ka katrs, kas stājās viņu priekšā, ka tas ir uzmanības cienīgs. Ka tas ir ļoti svarīgi. Varbūt 2 vārdi šodien kādas sirdi no tā gana aizskar kādu un izmaina. Kādreiz bailēs mēs varam pateikt, nedod Dievs izmaina sirdi kādam. Bet tas jau ir svarīgākais moments. Mums jau sludinātais vārds. Kurš var pateikt, kas ir sludināšanas jēga vispār? Sludināšanas jēga kāda ir? Kurš var pateikt? Mīlestība. Rakstīts ir mīlestība. Mīlestība. Un tie mazie daži vārdiņi, ko mēs te par cieņu, par kaut ko tādu sākam runāt, un tā ir mīlestība, tā ir patiešām mīlestība. Tā ir tā lieta, kurai nevar skriet garām tā pat vien. Tas ir forši, kad ir iespēja savu dzīvi
pavēstīt, pastāstīt arī citiem un padalīties un gūt kaut kādu gudrību šodien. Šodien svarīgi īstenībā ar gudrību, lai gudrība nāk, lai tā maina, jo principā man tas vārds principā ļoti nepatīk. Es šodien arī par to no rīta domāju, kas tas tāds pa vārdu principā? Jēzus principā, ja? Dievs principā. Nu nav nekāda. Tas ir tāds aizgūts vārds no kaut kāda, es nezinu. Tas varbūt kaut kur angļu valodā kaut ko nozīmē, vai es nezinu. Latviski viņš ir aizgūts vārds, es vispār nesaprotu. Ir Dievs, ir Jēzus Kristus, Dieva dēls, un ir Svētais gars. Un nekas nav principā. Viss ir tieši tā, kā viņš ir, tāpēc, kad pateicoties Kristum, Dievam, mēs šeit šodien esam visi. Tu esi, mēs visi šodien šeit esam, tikai pateicoties viņam. Un, ziniet, tieši pateicoties viņam. Bez viņa mēs vispār nekas neesam. Mēs nevaram runāt bez viņa. Mēs nevaram staigāt bez viņa. Mēs nevaram izdomāt savas kaut kādas lietiņas bez viņa. Nevaram. Kādreiz, es ticu, ka mums kādreiz nāks tāda apziņa, ka mēs noticēsim tam. Es jums to stāstu, tāpēc, ka tas, kā es šodien dzīvoju vēl, tas nekādā veidā nav tas, par ko es tagad runāju. Tāpēc, kad mēs esam ļoti bagāti pieredzē, mēs esam izstaigājuši cauri dažādām draudzēm, mēs esam tur priecājušies, tur patās sisti, tad aizgājuši citur, tur atkal priecājušies un sisti. Mēs esam tik bagāti visādās pieredzēs, arī ar pasauli draudzējoties, bet ne par to. Es gribu to pievērst, ja sanāks. Pateikt to, kad mums ir svarīgi tas, ko mēs ēdam. Un vairāk es gribu attiecināt to uz garīgo pusi, jo fizisko pusi mēs varam iznēsāt enerģiski, mēs viņam varam iznēsāt tā, ka viņi no mums tur nekas nepaliek, ka mums atkal vajag. Bet garīgais ir tas, ko Dievs saka, tā ir tā manta, ko mēs krājam debesīs. Par šo es gribu pieskarties un es lasīšu noteikti es domāju, tā bija Romiešu vēstule. Varbūt, ja jums ir, varat nelasīt, es tikai nosaukšu dažas rakstu vietas, es gribu izlasīt. Jā, es gribu, protams, es to lasīšu tikai tā. Tas kā vairāk nostiprinājums. Tas ir tās 6. nodaļa, 11. pants Romiešiem vēstuli. Bet tas nav domāts kā šodien tas nebija. Tāpēc tāpat no 11. panta tāpat spriediet arī jūs par sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzu Kristu dzīvojat Dievam. Tāpēc, lai grēks nevalda jūsu mirstīgajā miesā, neklausiet vairs viņas iekārēm. Rekur. Šīs te tās lietas, kas ceļās ārā no cilvēciskās dabas, kas notiekās tad, kad mēs esam tā ar Dievu. Vislielākais, ka mums jāizrāda ir cieņa, mums ir tā,
kaut kur mēs paejam garam. Man liekas, ka ir tā, vai ne? Jeb nav. Es priecājos par tiem, kam tā nav. Un līdzciešt kopā ar tiem, kam tā ir. Tāpēc grēks valda. Grēks valda. Ja grēks valda, paši evaņģēlijas sākums saka, kad mēs nevaram acis pacelt. Tad, kad grēks pār mums valda, mēs nevaram pacelt acis. Mūsu acis ir nodurta zemē, mēs nevaram viņas pacelt. Kāpēc? Smagi ir. Viņš ir smags. Grēkam ir savs svars. Grēkam ir tieši tāds pats, tieši tāpatās, kā jebkādai lietai ir svars. Viņš nospiež. Viņš nospiež. Un ko viņš nospiež? Kā jūs domājat? Mēs noteikti esam uz vienu vilņa. Sirdi. Sirdi, kas atdzīvina visu pārējo, kas mūsos vispār ir, kas mēs vispār tādi esam, kā cilvēki. Dvēseli, visas emocijas pēc tam tālāk, visu pārējo. Es domāju, ka jūs saprotat, par ko es runāju. Tāpēc te ir rakstīts, nevalda, lai nevalda. Lai nevalda. Kā viņš var nevaldīt? Kā viņš var nevaldīt? Es zinu, ka mēs vienmēr sanākam kopā. Mums gribās atrast to, tā kā, teiksim, cilvēks, kas iet uz atveseļošanās, viņam vajag vitamīnus. Tieši tā, tepat vajag tos vitamīnus, saprotat? Lai atrastu to kopējo valodu, kā negrēkot. Kā negrēkot. Bet ir iespēja tāda. Dieva vārds saka, ka ir iespēja negrēkot. Kā? Kā to darīt? Un mēs nākam kopā un mēs mācamies, kā to darīt. Mēs mācamies to darīt. Un es neatradīšu, es arī šodien neko jums tādu nepateikšu. Es vienkārši saku to, ka mēs sāksim mācīties, ka mēs iemācīsimies pazemīgi. No sirds viens otru cienīt. Jebkādā sīkumā. Un tas tā var rezonēt. Tas var atraut vaļā kaut ko tādu. Es negribu atcerēties, negribu pieminēt nekādas pagātnes, neko. Draugi mīļie, tā pagātne mūs ir tā sasmērējusi. Mēs esam saslēpuši savās sirdīs tik daudz negatīvā, ko negribam izdot ārā. Bet to var izdarīt. Mēs šeit esam kopā, nākam tikai priekš tam, lai tas notiktu. Izsūdziet cits citam savus bēdas. Tas tā notiek? Ko tad mēs jau satiekamies, mēs parunājamies, kā gāja pa šito nedēļu, kā gāja. Jā, tas arī vajadzīgs, draugi mīļie. Grēkus, kā es vaļā netieku. Māsa, brāli, klausies, pavelcēs rokas, viņai tur. Nevar tikt vaļā. Kā lai es tiek no tā vaļā? Slēpjam iekšā. Mēs slēpjam savās sirdīs to, ko nevajag slēpt. Tas ir jāmet ārā katru dienu. Un nevis dažreiz, bet mēs pat baidamies Dievam to pateikt. Tieši tāpatās, kā Dievs saka, kad kurš ir tavs tuvākais? Tas, kas ir tur Amerikā? Tas ir tuvākais. Tur mums ir jāskrien. Tas, kas sēd ar tev pie galda kopā. Nav tā? Tāpēc viņš tieši tāpatās arī saka, kad tam ir jāsaka, palīdz. Izsūdz viņam. Es jums teikšu tā, pie pasaules iet šodien tiesāties, vai izsūdzēt savus grēkus, vai viņi sapratīs mūs? Vai sapratīs tie, kas nav vienā garā, sapratīs mūs? Nesapratīs. Ar pirkstu rādīs.
Es jums pasaku, ar pirkstu rādīs. Apmelotāji ir vairāk šodien apmelotāji nekā tie, kas atzīst tevi un palīdzēs tev. Ziniet, šis te moments ir pats svarīgākais, ka mēs varam palīdzēt viens otram. Tieši palīdzēt. Vistrakākais ir tad, kad tu gribi to izdarīt, bet nesanāk. Tas ir vissmagākais. Tu gribi to izdarīt, bet nesanāk. Un nesanāk, es jums teikšu, tāpēc, ka nekas netiek izcelts no tās sirds ārā. Tas, kas ir sirdī, viņš ņaudz nost, viņš neļauj pienākt, viņš neļauj pateikt, viņš neļauj. Atceraties tie tur aparāti, kas bija Krievu laikos, kas zina, bija tādi glāzīti, stāvēja caurums tāds, un tur iemet kapēciņas, un varēja pa 1 kapeiku, varēja pa 3 kapeiku. Pa 3 kapeiku bija salds, pa 1 kapeiku bija balts ūdens ar burbuļiem. Jā. Pat tur varēja izvēlēties. Ko darīt, kad tu spied un nekas ārā nenāk? Karstā dienā tu pieskrien, tu zini cerībā, tu skrēji piekusi, vēl tev vairāk vēl dzert gribās, un tu spied un nav. Tāda sajūta, draugi mīļie, tāda sajūta ir kādreiz, ka tu gribi cilvēkam palīdzēt, nevari. Neņem pretīm, vienkārši neņem pretīm. Tāpēc, ziniet, es uz šo jautājumu pateikšu tā, esiet uzstājīgāki. Būsim uzstājīgāki, katrs būsim uzstājīgāki. Kāpēc bērns nepaklausīgs ir? Es vienmēr domāju, kāpēc bērns nepaklausīgs? Mēs vakar arī pirtī pārrunājām tur ar vīriem tādu lietu. Ar vīriem pirtī pārrunājām. Kāpēc mēs esam nepaklausīgi? Un ziniet, īstenībā, jā, mēs varam teikt, tas jau no tā, kad cilvēka gars, tur tāds viņš ir un šitāds. Nē. Ja reiz Dieva vārds saka, ja tu tam savam bērnam tur to žagariņu parādīsi, parādīt ir pa maz. Parādīt tas ir ļoti pa maz. Super respekts, ja ir tā, ka parāda, viss notiek. Bet ir tādi maziņi, tādi nepaklausīgi, kuriem vajag drusciņu uzsist. Vajag uzšaut drusciņa to bērziņu pa to vajidziņu. Un, ziniet, es atceros to, draugi mīļā. Varbūt, ka tas man toreiz arī rezonēja, kad es dabūju no tēta pa pakaļ. Par to, kad es biju, man nebija atļauts, man bija 6 gadi, kad es nostiepu kaut kādas papirosas atradu, es domāju, ka es tagad varu. Man ir 6 gadi jau. Es viņus pamēģināju un noslēpu. Neviens to dēli nekad neaiztika pie tās kūts. Nekad neaiztika viņu. Bet es tūliņ patās pat norāvos pa pakaļ. Tūliņ pat. Un es jums teikšu tā, ka varbūt, ka tas arī man nospēlēja daudz lielu lomu manā dzīvē tālākajā. Es ļoti ticu, tāpēc, kad, es nezinu, varbūt man tā vienam pašam tikai ir tā, kad man rezonē tas, ka man ir cieņa pret to, kas man pateica, nedara tā. Tā ir. Tā ir. Bet vēl vairāk. Ziniet, ja mēs tagad šito te, ko es te runāju, pārliekam uz Dievu vārdu. Paskatieties, ko rakstīts ir, kad svētā gara piepildīti cilvēki ir salikuši šo te uz to papīru. Un te ir rakstīts, par sevi tāpat spriediet. Tāpat spriediet par sevi. Tur nav teikts, Viktors spried par tevi. Par sevi rakstīts spriediet. Par sevi. Kad jūs sanākat kopā, spriediet katrs par sevi. Brālis ar brāli, kāpēc es esmu tāds, kāpēc es esmu šitāds. Varbūt, kad ir jūsu starpā tādas saldas lietas, rozīnītes, ja, kas tādā pašā dienā atnesīs jums atbrīvošanu. Mums ir tik svarīgi, piedodiet, es gribu teikt
tā, kā tas ir. Ka mēs satiekamies. Kāpēc nav mūsos nekas tāds, kas pats paceļ Dievu? Nav. Nav. Pazudis ir kaut kur. Es to nemāku izstāstīt. Kaut kur ir kaut kāda saikne. Mums ir, pirmais jau ir kas ar Dievu, ar pašu kungu, mūsu kungu Kristu ir pazudus saikne. Tāpēc nav tas viss, ka mēs varam iepriecināt. Mēs varam iepriecināt. Jā, mēs atnesam puķes, mēs dāvinam. Protams, tas ir prieks, draugi mīļie. Bet es jums pateikšu tā. Mēs tuvu esam laikam, par ko ir rakstīts, kad jūs izklīdīsiet. Atceraties 12 apustuļi. 12 apustuļi. Viens, kas nodeva Jēzu. Un viņš saka, jūs izklīdīsiet. Ganu sitīs, jūs izklīdīsiet. Un man reizes atceros ļoti spēcīgi runāju uz man tā raksta vieta par Pēteri. Jūs atceraties, kas notika ar viņu? Kas notika ar Pēteri? 3, viņš teica, Jēzus teica, gailis nebūs dziedājis. Lielais apustulis, lielais ausis nocirtējs. Viņš bija, man liekas, ka juvelieris jebkurā lietā. Ja? Viņš, jums iedot šķēpi, jūs varat ausi kādam nošķelt, tikai ausi. Speciālists, es domāju, ka viņš bija, tā kā mēs sakam, krutākais speciālists kaut kādā savā lietā. Zvejnieks viņš bija, krutais zvejnieks. Krūts zvejnieks viņš bija. Bet atceraties to, kas notika. Jūs izklīdīsiet. Un ko teica Jēzus Marijai? Pēc tam saukšām celšanās. Ejiet, pasakiet Pēterim. Ejiet un pasakiet Pēterim. Un šis te ir tas, šī ir tā vieta. Šī ir tā vieta, pie kuras mēs esam pienākuši tagad, kad rezonē no augšas. Tu vari vienalga, ko darīt. Bet viņš rezonēs tev. Ja tu esi Dieva namā šodien, Dievs tev visu laiku runās. Visu laiku vienalga, kur tu būsi. Ja tu dzirdēsi vārdu, un viņš tev šodien rezonē, Dievs vienmēr uz tev runās. Dievs runās pats, ne es. Un tas ir pats svarīgākais moments. Tāpēc ir svarīgi būt savu laiku pie Bībeles, ir jābūt. Jāatrod laiks katram. Katram jāatrod laiks. Ja tev vēl tāds nav, sāc to darīt. Es vienkārši to, Dievs ļoti priecāsies, ka tu tā darīsi. Ļoti priecāsies. Un otrs, draugi mīļie, tur ir viena tāda rakstvieta, to jūs visi arī ļoti labi zinat. Jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Un piedodiet, es negribu lielīties, negribu no ko teikt tādu, bet es jums teikšu tā, ka tā tas arī ir. Un šī ir tā 1 + 1 ir 2, vai 1 + 1 ir 1, vai 1 + 1 ir 3. Tā ir tā formula. Ja tu gribi saikni ar Dievu, Viktor, ja tu gribi saikni ar Dievu, ja tu gribi, lai tev notiek tavā dzīvē tās lietas, par kurām tu domā, vai tās varbūt, ka ir vajadzīgas tev vai nav vajadzīgas, prasi man. Prasi man. Vai tas brālis, kuram nav
5,000 eiro būs tas, kas tev varēs, teiksim, palīdzēt, kad tev vajadzēs 10. Tas nebija domāts nekādā veidā. Ja? Es jums vienkārši saku, tās lietas, kas tev ir vajadzīgas, tieši kas tev ir vajadzīgs, ir jāprasa Dievam tikai un vienīgi. Tikai un vienīgi. Tāpēc, ka viņš bagāts esot, spēj dot visiem. Bagāts esot, spēj dot visiem. Tik, cik tu spēsi nest, viņš tev dos. Tas ir te rakstīts. Tas ir viņa vārds. Tas nav, es to neizgudroju. Man vispār nav jēgas neko izgudrot. Dievvārds, es pat negribu baidīt. Jūs zinat, vai ne, par ko saka Dievvārds, ja tu kaut ko pieliks vai kaut ko noņems. Tāpēc mēs tur nelīdīsim. Un labi, lasam tālāk, ja jums vēl ir atvērtā rakstvieta. Tātad, nenododiet arī savus locekļus par netaisnības ieročiem 13. pāns, tajā pašā 6. nodaļā. Bet nododiet sevi pašus Dievam kā tādi, kas no mirušiem kļuvuši dzīvi, un savus locekļus par taisnības ieročiem Dievam. Nu, mēs jau tam pieskārāmies. Tas ir interesanti, tas, kad draudzē, kur ir, es teikšu atklāti, tā, kur ir Dieva gars darbojās, ja, tur ir tā, vienreiz Dievs saka, un otrais Dievs saka. Un abās pirmā reize, ja tu netici, tad otrā reize tev apstiprinājums, lai tu noticētu. Tur pat nevajag ģeometriju, algebru, nevajag neko vairāk. Nekādu ķīmiju, neko nevajag vairāk. Ja tā ir pateikts, viss. Un paši jūs esat liecības. Paši jūs esat staigājušas liecības. Jūs visi katrs to zinat. Tāpēc tas ir apstiprinājums. Tu runā, pēc tam tu lasi. Kurš to teica? Tā kā es gribu izlasīt vēl tālāk. Un tur ir tad rakstīts, ka tieši tad grēks vairs nebūs jūsu kungs. Tieši tad. Tad, kad tā formula tiks darbināta. Nav tas vārds, formula. Mēs tā esam pieraduši. Mēs esam visi, mana paudze, drusku lielāki, vecāki. Es, ka izaugšu arī tāds pats būšu. Bet mēs visi apmēram atceramies, mēs taču atceramies to savu dzīvi paši, ka tāda tas ir. Ka viņa darbojās, ka tas vārds formula, mēs esam pie viņa tā pieraduši, viņš ir sirdī jau, ziniet, jau rezonē visu laiku. Kāda tā formula ir? Klausies jau, kā tā formula bija? Kā viņa bija? Mēs tur, atceries, mēs tur to loku tur taisījām, vai ne? Un tur bija formula, tur bija kaut kas jādala, kaut kas tur, tāda formula, Dieva formula. Atsakies no grēka. Viktor. Atsakies. Un tad rakstīts, viņš nevaldīs par tevi. Viņš nevaldīs par tevi. Un Dievs pats saka, kāpēc. Jo jūs neesat padoti bauslībai, bet žēlastībai. To jau mēs visi zinām, ka mūsu Dievs ir labs. Bet es šodien vienkārši gribēju tā kā sakustināt varbūt. Varbūt, es nezinu, varbūt kaut kam sakustējās. Varbūt. Es ļoti priecāšos, ja kādam kaut kas sakustējās, bet nevajag, nenākat pie manis un nesakat. Bet es ļoti priecāšos, es jau tagad priecājos. Jo, zinat, vārds, kur ir rakstīts,
kad mums ir jāpriecājās vienam par otru. Pirmām kārtām jau tas ir tāpēc, kad Dievs pirmais priecājās, tāpēc, kad viņš ļoti mīl mūs visus. Viņš ļoti mīl mūs visus. Tur pat, es nezinu, tur pat ticību nevajag. Ziniet, tas, ka mēs staigājam, tas jau ir mīlestība. Tā jau ir tāda mīlestība, nepelnīta mīlestība. Ziniet, es jums nestāstīšu, kā es nodzīvoju pagājušo nedēļu. Nestāstīšu. Tur nav nekā tāda, ar ko varētu palielīties. Bet es šeit stāvu. Un es ar to nelielos. Es saku, ka Kungs, tev ir vārds. Tev ir vārds. Tu esi varens Dievs. Un tev lemt, kuram, kur stāvēt. A tev atsaukties. A tev vienkārši atsaukties. Pieņemt, sagremot, izspļaut nevajadzīgo, atstāt vajadzīgo un dzīvo laimīgs. Priecājies. Par to jau ir rakstīts. Es šodien negribu teikt, kas tur ir rakstīts par pagāniem. Kas ir pagāni? Kur mēs bijām kādreiz? Mēs tādi paši staigājām kādreiz. Šodien mēs neesam vairs tādi, bet mēs bijām. Tāpēc Dievs mums bieži atgādina to, klausies, draugs mīļais, no kurienes tu esi atkritis? No kurienes es tevi izvilku? Kur tu biji? Kāds tu biji? Tāpēc, Kungs, mana lūkšana tagad ir, Kungs, nostiprini šo mazo cieņas uguntiņu, Kungs, vienam pret otru. Dievs, es pat neprasu šodien, Kungs, lai tā ir liela tā uguns, bet es prasu, lai tā dzirkstele, Kungs, šodien, Kungs, lai kaut ko sakustina, Kungs. Manā sirdī vispirms, Kungs, jo mēs jau runājam, mēs vairāk bieži vien runājam, nekā darām. Paldies Dievam par tiem, kas tiešām tie cilvēki, kurus mēs redzam rosoties. Cienīsim viņus. Cienīsim visus, kas rosās, jo viņi kādreiz bija tādi paši, un es nedomāju, es domāju, ziniet ko, es domāju to, kad tie cilvēki, kas trāpās mums priekšā tajā nedēļas gaitā, rūpēsimies, lai tas Kristus, mūsu pestītājs, ienāk arī viņa dzīvēs. Lai viņš ienāk viņa dzīvēs. Un turēsim to vārdu. Tas ir, man viņš ir svarīgs. Man ļoti svarīga cieņa. Ir svarīga viņa. Tas varbūt neizpaužās kaut kur, ja? Bet es teikšu tā, vai ne, nevienam cilvēkam nav tiesības nosodīt, ja tu nezini. Kā tam cilvēkam iet. Tev nav tiesības nekādas sodīt tādu cilvēku. Un teikt par viņu kaut ko tādu, ko tu nezini. Tāpēc būsim uzmanīgi, mīļie. Būsim uzmanīgi. Patiešām būsim uzmanīgi. Tāpēc, kad tajā lietā ir tieši tā uguntiņa, tā cieņas uguntiņa ir tieši tur, kad būsim uzmanīgi, tajā uzmanībā. Tāpēc, ka Dievam katrs ir dārgs. Un kad es kādreiz pasaku kaut ko par to cilvēku, man visu laiku tur kaut kas notiek iekšā. Es to nevaru apslēpt, bet kaut kas visu laiku notiek. Tāpēc es gribu teikt, ka tieši to saglabājiet to maziņo. Atrodiet un saglabājiet to maziņo dzirkstelīti, kas spēj izaugt par lielu uguni un iepriecināt to otru. Tāpēc, kad viņš
iepriecināja veselu jūras smiltis. Nevar pateikt savādāk. Daudz. Viņš visus iepriecināja. Tos, kas vēl piedzims, līdz kamēr viņš atnāks. Viņš tas ir. Viņš to dara. Un neurķē tam vai tam, neurķē viņu. Ziniet ko? Jēzum patīk, kad viņu urķē. Viņam patīk tas. Neticēs, viņiem patīk. Kristum patīk, kad viņu urķē. Kāpēc tas, kāpēc šitas tā, kāpēc tas tā dzīvo, kāpēc tam ir tā? Jūs uzjautājat Jēzu, viņš jums pateiks, kāpēc tas tā dzīvo un kāpēc tas tā dzīvo. Viņš zina. Zinat, kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir augstāk. Viņš redz visu. Tas ir svarīgākais moments. Tāpēc šito te dzirksteli saglabājiet. Šito mazo dzirkstelīti. Šito mazo cieņas dzirkstelīti saglabājiet. Un Dievs palīdzēs to iznest cauri līdz galam. Visiem. Es jums apsolu, tāpēc, ka Dievs to apsolīja. Tāpēc es to varu brīvi runāt, brīvi varu teikt. Man nav bail no tā, tāpēc, ka Dievs apstiprina to. Un ja tu netici, pamēģini. Malahijas grāmatu palasat, tur ir pateikts. Ne es uzticīgs kaut kādā lietā. Es uzticīgs un redzēs, ka sanāks. Tāpēc, ka mēs šeit visi esam veiksminieki. Mēs esam veiksminieki, atcerieties to. Kurš nav veiksminieks? Paceļ roku. Nē, es nepierakstīšu. Kurš nav veiksminieks? Mēs visi esam veiksminieki. Tāpēc, Tēvs, es pateicos Tev par Tavu žēlastību. Es Tev pateicos, kungs, ka Tu esi tik labs, ka Tavu žēlastība ir lielāka par manu sapratni, kungs. Es neko no šitās pasaules nesaprotu, kungs, ja Tu man nebūtu devis gudrību, kungs, ka mēs varam šodien, kungs, ēst maizi, kungs, ka mēs varam būt dzīvi, mēs varam dzīvot savos namos, kungs. Mums ir apmaksāt rēķini, kungs. Mums ir maize galdā, kungs. Mums ir finanses smakos, Tēvs. Dzīvais Dievs. Mēs dodam Tev godu, kungs. Piedod mums, kungs, kur mēs bijām neusticami, kungs. Tāpēc, ka Tu biji uzticams arī tad, kad mēs bijām neusticami, kungs. Tu piedevi mums, Tēvs, tad, kad mēs blēņas vēl darījām. Tu mums piedevi, kungs. Tu redzēji, kungs, mūsu dzīves Dievs. Kungs, es Tev pateicos par to dienu, Tēvs, ka Tu devi šo spēku atsaukties uz Tavu aicinājumu. Es Tev pateicos, kungs. Tu esi žēlastības pilnais Dievs. Kungs, es šodien nesu Tavā priekšā, Tēvs, tos cilvēkus, kungs, kurus mēs pazīstam, kurus mēs katru dienu redzam, bet pasauli par viņiem ņirgājās, kungs. Mēs lūdzam, Tēvs, cel viņus augšā. Cel viņus augšām kalpošanai, Tēvs. Visus, kungs. Visus, Tēvs. Tos, kas citu acīs ir alkoholiķi, kungs. Laulības pārkāpēji, kungs. Dievs, cel viņus augšā, Tēvs. Tie, kas ir, kungs, sabradāti, pasaules sabradāti, cel viņus augšā, Tēvs. Lai Tava valstība, kungs, vairojās. Lai Tava valstība vairojās, kungs, ar kalpotājiem, kas, Tēvs, rādīs, kāds Tu esi, kungs. Jēzus vārdā Tev pateicos, Tēvs, par to, ka Tu esi šeit, mūsu mazajā pulciņā, Cēsīs, kungs, ka Tu esi ar mums, Tēvs, mūsu namos, Tēvs, mūsu mazajās grupiņās, mazos pulciņos, Tēvs. Es lūdzu, Tēvs, svētīt tos visus, kungs. Piepildi viņus ar mīlestību, ar mieru, ar šo mazo dzirksteli, Tēvs, ko Tu šodien nes, kungs, ko Tu nesi, kungs, Dievs, un mēs nezinām, kungs, Tavā varā tas ir, kādu Tu to taisīs, kādu Tu darīsi viņu par uguni vai par ugunsgrēku. Dievs, mēs nezinām. Mēs visu to atdodam Tavās rokās un pienesam Tev vislielāko, ko varam pienest, pateicību. Jēzus Kristus vārdā. Amen.